Čau! Es esmu Mārtiņš no Ryobi Latvija. Šodien es jums pastāstīšu par 5 instrumentiem, kam būtu jābūt katra vīrieša mājās. Sāksim ar instrumentu, ko es domāju, ka jebkurš vīrietis piekritīs, mājās ir jābūt urmašīnai. Šī mums ir Ryobi R18 PD3 urmašīna ar perforātoru funkciju, 50 N griezes moments, kas nozīmē, ka jūs ar to varēsiet izdarīt visas darbus, kas jums mājās varētu būt jāizdara. Vai kaut ko ieskrūvēt, vai arī ieurbt kādu caurumu betona sienā. Šis ir aparātiņš, kas pilnīgi noteikti ir noderējis. Nākamais instruments mums ir triecienu uzgriežņa atslēga. Ja jums ir auto ir jāmaina ziemas un vasaras riepas. Viens no foršākajiem instrumentiem ir šī triecienu uzgriežņa atslēdziņa, kas jums krietni atvieglos riteņu nomaiņu. Līdz 400 N griezes moments, 3 dažādi ātruma režīmi. Tas nozīmē, ka jūs varēsiet nomainīt riteņus daudz ātrāk nekā tas ir ierasts un daudz mazāk svīstot. Trešais instruments mums ir figūrzāģis. Visi noteikti atceramies, kā mājturības stundā zāģējām ārā saplāksni un dažādas citas materiālus. Tad kārtīgam vīrietim mājās būtu jābūt arī šādam instrumentam, lai jūs vienmēr varētu izzāģēt kaut ko, vai kādam savam projektiņam, vai kādu caurumu sienā, piemēram, vai caurumu durvīs, ja jūs vēlaties ieinstalēt durtiņas priekš suņa vai kaķa. 4. instruments noteikti ir cirkulārais zāģis. Šajā gadījumā šī ir pati lielākā versija, kas mums ir pieejama. Tas nozīmē, ka ja jūs dzīvojat dzīvoklī un vienkārši gribat nomainīt savu laminātu grīdu, tik liels zāģis jums nav vajadzīgs. Bet cirkulārais zāģis ir, manuprāt, viens no obligātajiem instrumentiem, kam jebkuram vīrietim mājās ir jābūt, jo ar to var nozāģēt gan dēlīšus, gan izzāģēt caurumus, gan arī sadalīt veco sekciju pa detaļām pirms tās izpīšanas. 5. instruments, ko es uzskatu, ka katram vīrietim ir jābūt mājās, ja jūs domājat par savām sievietēm, ir dārza griesnīcas. Īpaši ņemot vērā, ka tuvojas māmiņu diena, neviens nevēlas, lai mammai sāp rokas, kad jūs graizat zarus vai vecās aveņas dārzā, tad ar to šis ir viens no labākajiem instrumentiem, ko turēt mājās savu sieviešu veselībai. Ja jums mājās ir visi šie instrumenti, jūs noteikti gribēsiet zināt, vai jums pietiek ar vienu šo vai vienu šo akumulātoru. Es teikšu tā, protams, jo vairāk, jo labāk, bet pilnībā pietiek ar 2 akumulatoriem. Tas nozīmē, ka jūs varat strādāt ar vienu, tikmēr uzlādēt otru un vajadzības gadījumā instrumentiem akumulators samainīt. Un tieši mājā visos kuršu veikalos, iegādājoties Ryobi instrumentus bez akumulātoru un lādētāja vismaz 99 € vērtībā, saņem šo dāvanu gandrīz 150 € vērtībā. Jubilejas akumulātoru komplektu 4 Ah kopā ar lādētāju.